Apskatīsim 4.15 uzdevumu no uzdevuma krājuma. Nerisināšu tavā vietā, bet parādīšu tikai ideju, un tālāk šis uzdevums risināsies tāpat kā 4.13. Var apskatīties sarakstā 4.13 uzdevumam ir jābūt atrisinātam arī. Tātad no nama jumta, kur augstums 16 metri, ik pēc noteikta laika krīt ūdens pilieni. 5. piliens atraujas no jumta tajā brīdī, kad 1. nokrīt uz zemes. Cik liels ir 4. piliena attālums līdz zemei brīdī, kad 1. piliens saskaras ar zemi? Tātad uzdevums ir šāds. No nama jumta, es uzzīmēšu namu, piparkūku namu, ja? – 16 metrīga piparkūku mājiņa. Te ir 16 metru augstums, tas nozīmē, ka te ir bišķi vairāk stāvi, bet tas nekas. Tātad šeit ir tas 1. piliens. Te ir zeme. Un tas, kas ir zināms, ka šeit ir 5. piliens tagad atrausies. Ja? Tātad 5. piliens atraujas tad, kad 1. ir nokritis. Tātad 1, 2, 3, 4 un 5. Tas, kas ir jāsaprot, ka šie te attālumiņi, sauksim šo par S1, šo par S2, piemēram, šo par S3, šo par S4. Izskaita, cik šeit ir posmiņi. Ir skaidrs, ka G ir vērsts uz leju. Sākuma ātrums ir 0, kustība ir vienmērīgi pātrināta. Izmanto ideju, ko mēs izmantojam 4.13 un pamēģina atrisināt abos veidos šo uzdevumu.